Šīsdienas notikums ir Vērmaņdārzā notikušais Baltijas Praids. Atšķirībā no citiem gadiem šoreiz iztika bez īpašiem starpgadījumiem, lai gan to kuplu apmeklēja gan Praida dalībnieki, gan arī protestētāji. Draudzību dienu organizētāji priecājas, ka attieksme pret gejiem un lesbietēm Latvijas sabiedrībā uzlabojas. Nākamais draudzības dienu gājiens Rīgā notiks tikai pēc 3 gadiem. Stafeti no Mozaikas apņēmušies pārņemt Lietuvas, bet vēlāk Igaunijas geju tiesību aizstāvi. Bet par šodienas notikumiem no Vērmaņdārza ziņo Jānis Eglītis. Jau vairāk stundas pirms Praida oficiālā sākuma 12. Vērmaņdārs ir dzelzžogi ieskauts. Vairāk 100 īpaši norīkot policisti sola, ka draudzības dienās pretēju pušu konfrontācija netiks pieļauta. Kā TV3 ziņām uzsver valsts policijas šefs Valdis Voins, drošības spēki mobilizēta augstākajā līmenī, līdzīgi kā 9. maijā. Tas pretstats ir diezgan nopietnas starp šīm grupām, ja sabiedrība uztver ļoti neviennozīmīgi šo pasākumu, un tāpēc policija neizslēdz iespējas, ka kāds mēģinās kaut kādā veidā provocēt šo pasākumu. Varavīksnes gājiens sākums aizkavējās par stundu, jo tā organizētāji gaidīja dalībniekus kuplākā skaitā. Pulcēties pie struplākas. Hello everyone, we're starting to get together near the fountain. Мы начинаем собираться у фонтана. Īpaši daudz bija redzami viesi no ārvalstīm, kas krāsainībā nomāca pašmāju praidistus. Apkārtējie agresīvie protestētāji, es domāju, arī mums, diemžēl, tomēr spēja ietekmēt vietējos cilvēkus, ka vietēji cilvēki vienkārši baidās, jo tiem ārzem cilvēkiem, protams, nav ko zaudēt šeit. Vērmaņdārzā tika ielaist arī daži labi pazīstami Praida pretinieki, kur aicināja sanākušos turēties pie bībeliskām vērtībām. Lai gan neiztika bez mēģinājuma aizkavēt tā sākuma, domstarpības tika atrisināts miermīlīgi. Gribētu paiet garām. Bišķiņ maliņa paiesim, jo viņu tulīt iesim. Cienīt tā bišķiņ maliņa. Maliņa pastāvēsim. Gājiens virzījās no Vērmaņdārza uz Tērbatas ielu, kur to sagaidīja No Pride aktīvistu skaļi protesti. Пиздец, блядь! Гомосеки несчастные! Блядь, нихуя, блядь! What do we want? Human rights! Now! Human rights! Respect human rights! Respect human rights! Respect human rights! Kā uzsver daudz ārvalstnieku, viņi ieradušies Latvijā, lai solidarizētos ar šeit dzīvojošiem gejiem un lesbietēm. Cilvēktiesību neievērošana ir problēma visās postkomunismu valstīs. Es esmu no Rumānijas, un mums ir tieši tādas pašas problēmas. Piedalos, lai palīdzētu Latvijas gejiem. Jā, šeit ir nopietnas problēmas. Paskatieties, kas notiek aiz muguras. Liels pūlis protestē pret mums, lai gan Latvija ir Eiropas Savienībā un gejiem ir tiesības. Gandrīz visu gājienu laiku tā priekšgalā ar basām kājām krustu nesa Līga Dimitere. Iespējams sapratusi, ka grēku nožēla nesekos, viņa izmisīgi mēģināja Praidu apturēt noguļoties uz asfalta, tomēr savu nepanāca. Dievs mīl mūs visus tādus, kādi mēs esam. Ja mēs tādi esam, ja mēs esam laimīgi, tad mums ir tiesības tādiem arī būt. Mēs taču viņiem neaizliedzam neko, ja? Cilvēku vidū, tāpēc kā dzīvnieku vidū ir šī 5–10% īpaņi, kur vienkārši ir homoseksuāli, tādi viņi ir piedzimuši. Un tur ir, es pats esmu budistu mūks un es atbalstu mīlestību starp visām dzīvajām būtnēm. Daļa gājiena dalībnieku pauda cerību, ka nākamais Rīgas Praids būs daudz jautrāks. Un varbūt nebūs ar krustiem tā pa priekšu nestaigās cilvēki vienkārši plikām kājām un tā. Tas žēlīgi, ka nav apaupat, bet katrā gadījumā katram ir tiesības izpaust savu viedokli, un tas ir viņas viedoklis, un es respektēju. Nākamais Praids Rīgā gan gaidāms tikai pēc 3 gadiem, jo turpmāk tas notiks visās Baltijas valstīs. Igaunijā jau Tallinā 5 gadus notiek Praids un nav īpaši problēmas, nav homofobiski politiski izteicieni un nav arī trakojoši pūļu un jaunās paudzes. Lietuvā, protams, būs grūti, tā ir ļoti katoliska valsts, kur ir liels spiediens no baznīcas un kur līdz šim nav vēl noticis Praids, bet mēs ceram viņiem palīdzēt un viņus atbalstīt. Praida organizētāji arī izteica sarūktinājumu, ka daudzus gribētājus Vērmaņdārzā policija nav ielaidusi. Kopumā draudzības dienu gājienā piedalījušies ap 600 cilvēku. Jānis Eglīts, Andrejs Kangals, TV3 ziņas.
Seksuālo minoritāšu rīkotais Rīgas Praida gājiens pie Vērmanas dārza pulcēja arī tā pretiniekus. Viņu bija ievērojami vairāk nekā gājiena dalībnieku. Stundas laikā antipraidistu skaits no pāris desmitiem pieauga līdz 5000. No notikuma vietas ziņo Alberts Dinters. Ja vēl pārdesmit minūtes pirms gājiena sākuma nekas neliecināja par to, ka varētu savākties arī protestētāji, tad beigās viņu pulciņš ir diezgan liels. Šeit aiz muguras gājienā iet vismaz pārsimts cilvēku. Izplēcas augļus pēc gājiena. Starp protesta gājiena dalībniekiem bija redzami dažāda vecuma cilvēki, lielākoties krievvalodīgie. Rokās viņiem bija bībeles, daļa nesa plakātus. Savu gājienu antipraidisti sāk no Tērbatas līdz Arona un Elizabetes ielu krustojumam un atpakaļ. Tērbatas ielas sākumā pie viena no nošaubumiem notika improvizēta mītiņa, kuru pakāpjas uz kastes uzsāka bijušais politiķis, mācītājs Jānis Šmits. Esiet sveicināti šodien šajā akcijā, kurā mēs parādām savu kristīgo un arī pilsonisko nostāju attiecībā pret grēka propagandu. Mēs šeit esam sapulcējušies nevis, lai cīnītos pret kaut ko, bet parādītu savu attieksmi. Pēc uzrunas visi klātesošie skaļā balsī noskaitīja tēvreizi un uz kastes kāpa jaunās paudzes mācītājs Aleksejs Ļeģājevs, kurš sanākušos uzrunāja krievu valodā. Kad no Vērmanas dārza uz Tērbatas ielu iznāca Praida gājiena dalībnieki, otru pusžogu stāvošie sagaidīja ar niekiem svilpieniem un citātiem no bībeles. Mans domas ir, ka viņi nevajag atļaut, jo mēs cilvēki paši, kas dzīvo, ja, un kam ir ģimenes, mēs taču neiet uz ielu un nevienam nestāst, ko mēs dar savas mājas. Vienreiz gadā tas neko vienalga nedod. Viņi grib piesaistīt sev uzmanību, var teikt, bet, liek uzmanību. Bet es domāju, ka... Tad antipraidisti otrais devās līdz Barona ielai, pavadot mozaīkas gājiena dalībniekus ar dažādiem saukļiem, nikni vicinot bībeles un plakātus. Viņi pusžoga, tie jau nav cilvēki, tie ir pidari. Šoreiz izpalika Praida dalībnieku apmētāšana ar olām vai mēslu maisiņiem. Valsts policija pasākuma laikā ir dokumentējusi gājiena pretinieku rīcību un pēc tam lems, vai pret to organizētājiem ierosinās administratīvo lietu par nesankcionēta gājiena un mītiņa rīkošanu. Alberts Dinters, Ibor Žepickis, TV3 ziņas. Viņu redzētais rada viedokli daudziem miljoniem visā pasaulē. Ko par Latviju domā šeit strādājošie